Mīļie rīdzinieki, pagājušā gada visa gada garumā tika apspriests tas, kā mēs uzturēsim Rīgas pilsētas ielas. Ielas tika sadalītas 4 apgabalos, un uzņēmējiem tika uzlikts pa pienākumu nopirkt elektriskos ielu uzturēšanas putekļu sūcējus, lai sūknētu netīrums no ielām. Savukārt tagad ārtelpas mobilitātes departaments ar Urtānas kundzi priekšgalā un centrālā administrācija ar Langas kungu priekšgalā pērk paši priekš savām vajadzībām analoģiskus putekļu sūcējus, bet nevis ar elektrību darbināmus, bet ar dīzeļu motoriem. Un paradoxālā kārtā tas notiek Eiropas fondu ietvaros, kas paredz uzlabot gaisa kvalitāti Rīgas pilsētā. Un tāpēc mēs pērkam nevis elektriskos putekļu sūcējus, bet dīzeļu putekļu sūcējus. Un nemaz nerunāju par to, ka tas ir izdarīts viena vai maksimums dažu pretendentu interesēm. Un iespējams, ka nemaz neatbilst prasībām pēc gaisa kvalitātes uzlabošanas. Tālūk, rīdzinieki. Ja jūs balsosiet par Aināru Šleseru, par Latviju pirmā vietā un Emīlu Jakrinu, šādas nekorektas darbības Rīgas pilsētā netiks izpildītas nekad.